Sveiciens visiem skatītājiem. Kārtējā diena pie jūriņas. Kā brīvdienas klāt, tā jūra pilnīgi sauc un vilina pie sevis. Tāpēc šodien esam atbraukuši atkal 4 cilvēku kompānijā. Parādīt jums atkal kaut ko jaunu, kaut ko iemācīties un saķert daudz smukas butes. Es ļoti ceru, ka tā arī būs. Šodien varēšu strādāt ar visiem 3 kātiem. Nevis kā pagājušajā video, kad darbojos ar 2. Un mērķis ir uzlabot savu personīgo rekordu. Skaita ziņā pagājušoreiz uzstādīju rekordu ar 71 buti. Ja šoreiz izdosies pārspēt, tad būšu ļoti priecīgs. Par šiem kātiem arī esmu ļoti priecīgs. Šogad Salmo man iedeva testēšanai un, bomba viennozīmīgi. Īpaši esmu priecīgs par šo saliekamo, 3-daļīgo Salmo Diamond Flatfish. Perfekti. Man vispār patīk tās saliekamās makšķeres, nevis teleskopiskās. Karpu copē esmu pie viņām pieradis. Un šī, cepuri nost. Cepuri nost tiešām. Agrāk bija šī blaster sērija. Parastajai copē, jā, ja tepat kaut kur tūmā jāmet, der mierīgi. Protams, krietni lētāka, bet šie, kad tālumā var ielādēt. Tā, ka maz neliekas. Speciāli ar ņemu līdz lielās spoles. Ja gadījumā jāmet tālu, lieku šoklīderi, dzeltenu auklu. Viss pa vienkāršo. Kā jau redzam fonā, ka šodien jūriņa smuki iešūpo. Arī smuks vilnīts pagaidām metās. Cerams, ka zāli baigi nenesīs. Līdz karinam sistēmiņas virsū un varēsim sākt. Pilnīgi jau nevar nociesties. Es nezinu, kāpēc mani šogad tā ir piesaistījusi jūras cope, bet jāatvainojas visiem, kas gaida karpu video. Izskatās, ka šogad bez karpu copes. Bet noteikti drīzumā sāksim kaut ko citu. Ierakstiet lūdzu komentāros, ko jūs gribētu redzēt tagad rudenī. Zandartus, līdakas, vienalga. Pa ko jūs vairāk sabalsosiet, to arī braukšu un ķeršu. No ēsmām šodien atkal ir ļoti liela dažādība. Par to nedaudz vēlāk pastāstīšu. Tā kā darbošos 3 kātiem, tad šoreiz arī uz katra kāta uzliksim savu ēsmu. Un skatāmies, kas strādā labāk un uz to arī pārējiem. Garnelītes, ja pērkam šīs vārītās, tad es vienmēr pērku tās, kur visas galvas ir klāt. Man ļoti nepatīk tās, kur norautas galvas. Teiksim arī šīs pašas tīģerenes arī meklēju tur, kur visas galvas klāt. Jo norauj tai tīģerenei galvu, tur visa garša saglabājas, reku visas suliņas, viss. Sarumāts. Savukārt veikalos sasaldētās tās, kas bez galvām, viņām šī pirmā daļa visa jau ir izskalojusies. Tur tāda ūdeņaina. Nekāda garša nav. Smarža, kaut kā lielāka ticība man tomēr ir tām garnelēm, kur visa galva klāt. Protams, iznāk dārgāk, beigās maksāju pa galvām, bet labāk samaksāju pa galvām nekā sēžu bez pārliecības. Mums bija pirmā ziltiņa, Jānis vienu izvilka. Nebija liela, bet iesākums ir. Es savus 3 kātus ar sametu. Principā tikko ielādēju 3, jāvelk ārā jau 1. Tajā flangā nezinu vēl kā sokās džekiem. Tālāk Miķels, bišķi tuvāk Aleksejs. Nekā. Uz vārīto garnelīti tukšais. Pozitīvais šajā visā stāstā, ka zāle salīdzinoši maz virsū. Jo, ja jūra ir sakuļkšķināta, tad zālei parasti vajag būt. Un arī šodien skatījāmies vīriem, tur bija diezgan ok ar zāli. Bet mums pagaidām kaut kā veicās.
Pāri par otro sēklu dabūju. Otrais sēkls te diezgan sekls. Un te jau var šobrīd krastā diezgan labi vilnis skalojas. Jūra nomierinātos, te vēl kaut kādus metrus 10 varētu ieviet iekšā, iebrist ar parastajiem zābakiem. Jā, 10 metrus neiebridīs, bet savus 4, 5 varētu vēl pabrist iekšā. Kādas miķeli, butes un triplets. Jēzu. Tu esi saproti. Kas tad tur? Ko? Paskat. Kāda skaista bute. Šī gada rekords viennozīmīgi. Paskat. Šodien zivtiņas atkal skaitīsim. Skatāmies beigās, cik sanāks. Aleksejam arī dupletiņš. Šo kātu es biju iemetis tepatās pie kājām. Būtībā pat pārāk tuvu. Un uzlicis uz ziņā arī vienu mikroskopisku āķīti eksperimentam. Šodien es arī pirmā ņemamā. Tie tur pa dupletiem, tripletiem vēl kā? Pat, jā? Jā. Baigi traki. Jo Miķels izvilka tripletu, Aleksejs tikko dupletu. Jā, un smukas butas bija arī viņam. Tā pirmā matiņa, tā otrā bija, ko tu skaties. Plāna. Tā. Baigi Tas plāna. atau. Paskat. Skaista bute, bet plāna. Metam šo atpakaļ jūriņā, lai paaug. Klīkšķis numur 2. Un ir labs starts. Ir ļoti labs starts. Pirmā bute bija uz brēdliņu, tagad šī uz reņģi. Un džekiem arī, cik es sapratu, pagaidām strādā zivtiņa, nevis garnele. Bet kā jau pagājušais video pierādījās, viss var mainīties un jābūt līdzi ir maksimāli daudz dažādām ēsmām. Ko es vienīgi sapratu, ka es šīs mazās un plānās butes laidīšu vaļā. Pagājušo reizi aizvedu mājās. Vajadzēja savārīt daļu vistām, jo sapratu, kāda jēga vest mājās tās plānās. Kaut vai viņa bija liela, bet plāna, tur no zivs būtībā nekas nebija. Bet tās mazās, kas dziļi bija ierijušas un kur vajadzēja žaunu plēst, tām tur cits liktenis. Nekāds nav labāks aizvedu mājās, izbaroja viņas vistām kaķiem, nekā metu atpakaļ jūrā un lai tas skalojas krastā pēc tam mētājas beigtas. Pēdējos video, filmējot ar iPhone, man trūka šis first person view. Teiksim, ka kamera man uz krūtīm ir un izskatās, ka jūs tās butes šobrīd ķertu, ka ir redzamas tikai rokas, kāds un viss. Kā jums ir? Jums pietrūkst tas skats vai nē? Teiksim, jo ja es ar iPhone filmēju, tad es pārsvarā tos sānu kadrus lieku. Bet kā ir ar šiem kadriem, teiksim, ka kāds man ir rokās, ka es velku zivtiņas. Protams, daudz kas paliek ārpus kadra tādā veidā, bet varbūt jums patīk. Reiz zivtiņa ir. Un reku, piemēram, es āķi tā paļurkāju un iznāk ārā dažkārt. Ja nē, tad jāplēš žauna pušu. Numur 4. Labi, ēsmas notestētas. Šobrīd izskatās, ka ņēmu uz visu. Bet džeki teica, ka viņiem uz garnelīti šo zaļo bija ļoti labi. Zaļo tīģereni. Protams, mēs nekur neatpaliksim arī. Močījam tik virsū.
Paskat, ko mēs tagad izdarīsim. Uzliks sliekas. Pamēģinās slieciņu. Pliku. Nevis apģērbt. Nu re, Jānis arī izvilka tukšo. Redzēju Jānim vienu buti tikai. Pārējie mūsu tukšie pārmetieni. Sākumā lieki būsim sapriecājušies. Nu jau kāds laiciņš pagājis. Man, diemžēl, bez butēm. Tagad beidzot atkal kaut kas nāk ārā. Bet šo metienu es biju aizmetis ļoti tālu. Šodienas tālākais metiens bija. O, ierijusi ļoti labi. Bet, nu, vismaz ņemam butīte. Spainīja šobrīd man 2, kopsumā 5. Sataisīju ķiplociņus. Lītās ielādēs. Pamēģinās ar ķiplociņu reņģīti. Pagājušās reizes rezultātu deva, bet nu arī ar mainīgām sekmēm. Nebija tā, ka visu laiku strādātu. Bija brīži, ka strādā, bija brīži, ka nestrādā. Miķels tur tikai velk. Man te galīgi klus. Es jau kaut kādus 6 metienus izvilcis ārā bez zivīm. Un, nu, šis arī neskatās, ka kaut kas mainījies būtu. Man tā liekas, ka tulītās es paņemšu šo kādu sapakošu un iešu aiz Miķeļa vēl. Tur brīva vieta ir. Spraukšos iekšā. Nav ko lieki laiku tērēt. Šādās vietās, kur zivis nav, kur neņem, jāiet, jāmeklē. Viss, dodamies ekskursijā. Noliksim vienu kātu aiz Miķeļa, pastīsimies, būs kaut kas, nebūs. Tad domāsim, ko darīt tālāk. Nu labi, kāds uzlādēts, lai stāv. Tūlīt redzēsim rezultātu. Un atkal stīvē. Un atkal stīvē. Trāpījis uz zelta dzīslu. Aha. Oho. Jā. Jā, man ar maziņā plaukstiņa bija. Akmens bute. Pirmo reizi velku ārā jaunajā vietā. Būs kaut kas. Liekas jau, ka ir. Jā, protams, uzreiz. Nu, re. Vietu mainīt bija laba izvēle. Triplets, pasties kāda apakšējā bieza. Nu, to es saprotu, Miķel. Tāpēc es nāk pie tejiem draudzēties. Ui. Iekārtojies jaunā vietā. Var sākt gaidīt. 6 butes. Šausmas. Miķelim jau 2 tripleti, neskaitāmi dupleti. Un, nu, nav jākautreiz vieta mainīt. Es zinu, cik tas ir besīgi, cik nepatīkami. Bet, ja neķerās, tā kaut ko domājam, kaut ko mainam. Nevis sēžam visu dienu un beigās spļaudamies. Oj, neko nedabūju. Viss slikti.
Pie jūras zivs nav, neķerās nekas. Blakus valkā. Nu, cerams, ka tulītās dubultosim. Ļoti ceru. Par esmām ar pagaidām nekas nav izkristalizējies. Kas strādātu labāk, kas sliktāk. Viss vienlīdz slikti man tur strādāja. Vienkārši vietas izvēle nebija pietiekami laba. Smuka saulīte sāk spīdēt. Ei, ir ziltiņas, draugi, te ir ziltiņas. Nu, viena točne ir. Ui, ku labs izmērs. Ui, ku labs izmērs. Džeki priecājas līdzi. Tas ir pats patīkamākais. Un paskat, kāda bute. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Iesākums ir. Ejam baudīt nākamo kātu. Un ir vēl viena. Skaisti, skaisti. Cerams, ka arī izmērs būs labs. Jo, lai arī tur, piemēram, man nebija nekas, blakus Jānim bija tomēr dažas. Bet viņam mazas. Tā ka varbūt 20% ņemamas. Atkal kaut kas skaists uz šo kātu. Es tikko izvilku pirmo duplitu beidzot. Nu jau man 12 butes. Iesim pēc tam nosvērsim, cik lielākā. Nu, tuvu rekordam vēl neesmu. Ap 400 gramiem neviena vēl nebūs. Bet prieks vismaz, ka tagad nāk, jūra dod. O, smuka butīte nāk ārā. Ei, šī būs man jauns rekords. Jā. Nu, tūlīt pataustīsim, cik viņa bieza. Ei, ir bieza. Jā. No malas atbalsta. Bās, nu, visi ejam šo tūlīt svērt. 440 grami jāpārspēj. $450. Mans jaunais rekordiņš. Ui. Nu re, šodienas mērķi izpildīju. Bet ir vēl iespēja uzlabot vēl pāris šādas un būs vispār fantastika. Pēdējos metienos šis skats man bijis pats rezultīvākais. Nezinu, tur kaut kāda bedrīte vai kas. Un šoreiz atkal ir bute. Tikko pārvilku abus pārējos kātus bija tukšā, un šeit atkal kaut kas sēž. Bet nav vairāk tik jautri, kā bija vienā brīdī. Un arī pārējiem džekiem nedaudz pieklusis. Bet tas jau normāli. Dienas gaitā tā zivtiņa aizver muti brīžiem. Un tad atkal jāgaida kaut kāda periodi, ka ieslēdz ēst gribu, un viss notiek. Dupletiņš. Ui. Nu, es nezinu, es šodien vienkārši kaifoju. Haha, uz Spaini prom. Divas skaistulas. Ko tur džeki dara?
Opiņā. Paskat. Kāju izvilka. Kā viņiem tas gadījās? Uztaisīt gribēju jums nelielu updateu, kā mums šobrīd sokās. Tagad pulkstens ir 3:30. Tas nozīmē, ka drīz satumsīs. Un jāsfilmē vēl kāds kadrs pirms tumsiņas. Kas mūs te spaiņos. Aiziešu arī pie džekiem. Paskatīsimies, kas viņiem. Aiziet, sākam ar manējo. Redz kaut kā šādi pagaidām. Kopā man ir 24 butes. Viss bija ok pirms tam. Diezgan labi nāca. Tagad pēdējās tādas mazās. Principā pēdējo kaut kādu stundu, pusotru švakrākas copes, mazākas zivis, bet arī ļoti spilgta saule bija. Pirms tam vairākas tādas pat 300 gramiem. Fantastika. Tas jaunais rekords, tas jau vispār, kas tur bija. Spainī kaut kas lasās. Par ēsmām. Šīs te draudzenītes nevārītās tīģera garneles bija topā. Tagad sāku ar kaut ko ķert uz vārītajām garnelēm. Reņģe, brēdliņa, tik cik no rīta. Pēc tam izslēdzās. Četri kilogrami. Būs tums, es domāju, salasīs vēl kaut ko vairāk. Jāiziet līdz džekiem. Jāiziet paciemoties. Sauļoties var. Kas tev tur ir? Rādi šurp. Ir atnākuši spiegi. Spiegi. Prasa starp rezultātu. Bišķiņ ir. Jā. Mazās jau viņš metā atpakaļ. Kā labs pilsonis. Jānosver. Kas tur mums ir? Bišķiņ būs. Pagai? Saulīte tagad normāli dedzina. Cepina. Ok, tu arī esi atstājis līdzīgi kā es. Man ir kaut kādi 4 kilo. Tev 4,5. Tu pietuvojies beigās, nomainot vietu. Tas bija man šodienas labākais lēmums. Kas tev pa ēsmām? Garnele, man liekas, kas topā? pamatā vārītā un svaigā. Eka pēdējais gabaliņš šodienas tiks kādai. Tev arī tas bija topā. Tas pats, kas man. Un tagad uz ko? Vārītā garnele. Kas tev vēl bija? Ko mēģināji? Nakts stārpiņu bija. Reņģīte. Ir safilēta. Bet uz reņģīti švaki. Man liekas, viena buta tikai šodien uz reņģi ir. Tāpēc tā. Izskatās vairāk, jā. Svaigā garnela rulēja. Jep, piekrītu. Manāmi varēja redzēt, jā, ka ņēma. Reņģi neaiztiek, ka garneli ēd un ķerās. Bet tagad var vēl sauļoties. Tagad ir labi. Ļoti labi. Pēdējo, man liekas, silto dienu šajā gadā. Vienīgi uz vakaru vilni soli.
Skatīsimies, kas mainīsies. Nu, redzēs. Vējš celsies, varbūt vilnis būs. Ja būs slikti jābrauc mājās, nu, kaut kas ir saķerts. Nav jau tik. Tev vēl šāda pēdējā cerība jāizmanto. Nu, kas Aleksējam te labs. Viņš var lielāko daļu ir atmetis atpakaļ, kas ir mazās. Paņems to viņu nosvērs. Tikmēr paskatās, kas viņam pa ēspām ir. Baltie tārpi. Viņš lielāko buti šodien noķēra uz baltajiem, kombinējot mīdijas. Un neviena zivs viņam nav uz šīm. Tad redz, ka šodienas labākā ēsma, ko viņš atzīst. Baltā garnele. Tas pats, kas mums. Pēc domas visiem sakrīt. Un kurš pateiks, kas ir šis? Vista. Viņš arī vistu tagad mēģināja. Bija dzirdējis, ka ķer arī uz vistu. Bet, diemžēl, mums tagad visiem tāds ope apklusa. Salīdzinoši klusa. Zivtiņas reti un mazas. Un cik tur vairs saulītei palicis? Tūlīt jau būs. Tā aiziet, svaram spaini. Arī tas pats, kas mums. Kaut kur bišķi virs 4 kilo spaini apstāts. Nu, rēķiniet. Ja mēs mazās butas visi apmēram vienādu izmēru metam atpakaļ, lielās vienādu izmēru paturam, tad ļoti labi mums te velkās. Kāds ripā. Reka nāk lapiņi. Un pat zivtiņa, jau. Nu, Jāni, viss kārtībā, ne? Zivis ir. Nu, mikroskops. Klausies, bet man tāda sajūta, ka šodien līderis būs pēc svara. Nē. Es līdz aiziešu nosvērt. Tu domā to maisiņu? Jā, kamēr tu kabini vaļā. Nē, bet neņem. Pagaids iemetīs vēl. Tu bērndārs. Nu, 2,5–3 kilo varētu būt. Viena buša? Tā pēdējā? Nē, vispār kopā. 3. No jā, cik ir? 4? Vēl visiem vienādi. Visiem vienādi, jā. 4, mitrēm 4 un 4,5. Man bērndārs dos. Paskaties, tu teici, ka tev nav. Es neteicu, ka man nav. Jā. Man saka, man labi nāk. Visiem Nē, mums man saka, principā man labi nāk. vienāds svars, daudz maz. Paklusā, vienkārši vēl tikai. Un uz kādu esmu? Kas vislabāk šodien strādā? Parastā garnelīte, man tā liekas. Zaļā vai vārītā? Varītā. Ok, redz, cilvēkam tiek kaut kas Maksimas savādāk. paciņas, kas ir tā Bet no rīta tev ar reņģa šāva, vai ne? reņģa šāva, jā. Nē, reņģa pa brīdim šauja arī, es tā mainu šito, to. Bet nevar saprast īstenībā, tuvāk, tālāk. Tikai. Nē, labi, man 2 esmas. Reki jau speciālisti nerunā, uz ko viņi ķer. Bāteļu man nav. Man liekas, ka šodien vislabāk uz makreles asti ir. Makreles asti. Reiz kāds mums būtīt mums te. Kas tur ir pa būtīt? Latvijā. Akmeņu Wow. būtīt. Ļoti smuka. Riktīgi. Tev šodien pirmā? Otrā. Deko akmens būtē, jā. Baigi Baigi skaisti. Paskat kādas krāsas. Āte. Tev āte. Lūdzu, peldi. Nu jau būs pagājusi kaut kāda stunda, kopš kāds pārvilku pēdējo reizi. Uz šo kaut kas ir. Kas tā bija pa skaņu? Kaut kas nāk. Dupletiņš. Dupletiņš mazais. Bet man vēl nav neviena akmens bute. Parastās. Tā, klopts. Dupletiņš. Nu, 4 butītes pieplusojām no 3 kātiem. 2 māsas. Bet galvenais, ka normāls rēsnis.
Pēdējās minūtes un tūlīt jau satumsīs. Jāgatavojas tai tumsas copei. Jāuzliek spīgulīši. Paskat, cik spoži. Un nav jāraksts ar nekādiem jāņtarpiņai. Vienkārši jāiet Temu vai AliExpressā. Ja runājam par rezultātu šī brīža, tad, kā jau redzējāt, visiem aptuveni ar tiem 4 kilogramiem, kas diezgan labi. Priekš dienas ir ok. Šobrīd man 30 butes. Spainī gan es lieku tik lielākās un tikko kaimiņam vēl daļu atdevu. Tā kā beigās to kopsvaru tur svērt nav liela jēga. Galvenais prieks, ka jūra ir nomierinājusies un vējš tagad arī iegriezies kaut kā no muguras. Un viss notiek. Ik pa laikam butītes tiek izvilktas. Labi ir tur ilgāki periodi bez copēm, bet kopumā ļoti labi. Ļoti labi. Un es tā jūtu, ka būs vēl labāk. Jāsagatavojas arī lapsām. Kā jau kādā no iepriekšējiem video teicu, ka lapsai tādu maisiņu aiznest ir ļoti viegli. Atnāk, paņem aiznes un jūs paliekat bez reņģēm, brētliņām vai citām ēsmām. Tāpēc labāk ir viņas paņemt un izbērt trauciņā. Jo, ja nāks tagad lapsa, viņa to trauciņu ja arī nesīs prom, izbārstīs tās reņģes kaut kur pa zemi, brētliņas un pārējās ēsmas. Bet, ja šādi maisā man būtu atstātas gan reņģes, gan brētlis, jau, prom. Paliktu mēs bez ēsmas dažādības. Tās reņģes gan man tas šoreiz ir ieliktas gigantiska izmēra. Paskatās, kādas reņģes. Vai nav vāks. Mājās jau šādas varētu pēc tam arī nokūpināt. Kaut kas palikt pāri reku šī vispār. Paskatieties, kas par zivtiņu. Mēs uz butēm griežam. Tagad, kad baltā garnele beidzās, tad kaut kas ņēma uz šo vārīto nedaudz. Sāku griezt brētliņu. Uz brētliņu tagad izvilku. Tā, cik es izvilku? Jāpiesit vēl viena 4 zivis, bet visas bija mazās. Bērnu dārs būtībā. Nē, es izvilku 5. Vēl viena pēdējā kāta. Tā kaut kā 35 zivtiņas ir. Puse no pagājušās reizes rezultāta. Ir vēl kur tiekties. Šodien ļoti skumji ir ar pašu copju redzēšanu, jo lielākoties zivis vienkārši uzsēžas. Tikko, piemēram, redzēju ļoti labi copi, bet pirms tam vairāks, principā 90% gadījumu. Tā kā fīderītī kaut kādi brekši vai pliči, pareizāk sakot. Un redzējies viņu, tāpēc, ka tur ir smuka bute. Paskatās. Ui. Uz otru kātu arī. Laikam, kad nakts copi sākusies, kā jau var bija paredzēts. Tikko satumsīs, tā atkal atsāksies. Kas tur notiek? Vilnis baigi ņem nost. Citreiz tā, kad straume baigi spēcīga atpakaļ jūrā rauj iekšā zivi, ka vēl cārā. Vēl viena laba izmēra. Jep. Forši. Uz visiem kātiem pa vienai zivtiņai.
šī paplāna jālaiž vaļā. Pa vienai butei, protams, vilkt arī ir forši, bet pamēģināsim sagaidīt kaut ko vairāk. Gribās tripletu. Jāpavelk visi kā tik pa laikam uz priekšu nedaudz. Pareizāk sakot, nevis kāti, bet sistēmas. Un tad jau mēs jūtam, kas tur galā sēž. Uz šo kātu viena ziltiņa jau ir. Rekor ir gaidītais tripletiņš. Varētu būt izmērs labāks. Un biezums. Bet, nu, gribēju tripletu, dabūju tripletu. Nedaudz zāli sāka nest. Cik tur ir? 2 kilogrami. Bet ir arī butas. 2. Nu, vai nav perfekti, vai ne? Bet, nu jā, smieklus liekam pie malas. Abi āķi mutē? Jā. Oho. Domāju, kaut kā jocīgi. Tad atšķetina zāles, tad arī ierauga. Jā, bet interesanti šitā, zini, tu izvēlas tādu kušķi, pako vaļā un domā, cik tur butas iekšā. Jūra atkāpusies ļoti. Pirms tam skaloja tur līdz pašiem kātiem. Tagad reku te galīgs sekls, tur var ieiet vēl kudā iekšā. Šobrīd man ir 51 bute. Vēl nedaudz ir jāpaciešās līdz pagājušās reizes rezultātam. Bet paskat, kas vienai butei bija kuņģi. Es gribēju pārbaudīt, bija ļoti liels kuņģis. Atgriezu vaļā. Un tur iekšā tubīte vai nigliņš. Un galvenais veseli ielocījusi. Viņai nepietiek, viņa gribēja vēl to, kas man bija virsū. Uz āķa. Rīma viena. Bet, nu, tādus tās butas te jūrā ēd. Mošķis. Nevajadzēja smieties par Miķeli. Paskat, reku mana sistēma. Nākamais metiens. Un visa pilna. Briesmas. Tādi eži. Un neviena pati bute. Jāskatās, kas nākamajiem kātiem. Uz nākamo kātu skats jau pozitīvāks. 3 butas, bet izmērs. Vēl joprojām šāds. Tā kā pusplaukstiņa. Reku šī nedaudz lielāka, bet arī maza. Un trešā tāda pati. Šodienas gala rezultāts 75 butes. Zāli beidza nest. Tagad jūra daudz maz normāla, bet lapiņas nāk. Nu, un šodien ar to arī beigsim. Milzīgs paldies visiem, kas noskatījās līdz beigām. Ja patika, spiežam īkšķi, abonējam kanālu, un tad jau tiksimies kādā no nākamajiem video. Čau!